Labdien! Mani sauc Andrejs Malantos. Es pārstāvu uzreiz divus uzņēmumus – Nexum Insurance Technologies un Microsoft tehnoloģiju lietotāju biedrību. Ikdienā es esmu vecākais izstrādātājs, tas cilvēks, tas starposms starp klientu un to vīziju, kas pēc tam sanāk. Ja. Pārveidoju biznesa idejas kaut kādā mistiskā kodā, kuru klients, kas varbūt dažreiz nesaskanē ar to, ko klients gribēja, bet tā vai šā, tā sadarbība vienmēr notiek. Un šodien es gribēju iepazīstināt visus klātesošos ar tādu vārdu salikumu kā web matrix, kas tas ir. No vārda web jau var saprast, ka tas ir tiešā sakarā ar e-lietām, ar e-risinājumiem. Tātad uzreiz par dienas kārtību aplūkosim microsoft.com/web risinājumu un tieši Microsoft Web Matrix. Tātad, cik mēs zinām, tad Microsoft spēlē ļoti nopietnu lomu e-lietās. Viņi iesaistās visos apgabalos, un viņu produkti tā vai šā pārstāv principā visas biznesa vajadzības. Līdz ar to, kā uzņēmējam, šī tēma varētu būt aktuāla arī pēc iespējas plašākai auditorijai. 21. gadsimtā tomēr internets jau ir pats par sevi saprotama lieta. Katram cilvēkam rodās kaut kāda vajadzība, kaut ko izveidot, rodās kaut kāda biznesa ideja vai kaut kas tam līdzīgs. Un trūkst informācijas. Ir tā, ka it kā informācijas ir ļoti daudz, bet tajā pat brīdī pieņemt pareizo kaut kādu lēmumu, pieņemt kaut kādus pareizos risinājumus ir samērā sarežģīti. Līdz ar to palīgā nāk arī no Microsoft puses šī problēma ir, tā teikt, izprasta, un viens no risinājumiem ir uztaisīt tādu vietni, kur katrs, principā, nav svarīgi, tur nav tādas noteiktas auditorijas. Tur var būt students, skolēns, uzņēmējs, varbūt arī kāds pieredzējis IT profesionāls. Katrs var iegūt kaut ko liederīgu priekš sevis no šīs vietnes. Tur var iepazīties ar Microsoft visādām iniciatīvām, atbalsts mazam biznesam, kaut kādi startupi un tā tālāk. Un turpat arī lejupielādēt šo te risinājumu pa velti, kas saucas Microsoft Web Matrix, kurš ir tāds starta punkts jūsu idejai nākotnē. Tātad sāksim ar to, kas ir Web Matrix. Pa lielam tā ir platforma. Platforma zem sevis nes tādu jēdzienu, ka tas ir kaut kāds tāds komplekss risinājums, kurš nav kaut kas viens tāds liels klucīts, bet tāds apkopojums maziem klucīšiem, kuri veido kaut kādu risinājumu kopumā. Un to es apskatīšu bišķi mazliet vēlāk. Un ja mēs tā paskatāmies, tad kāda ideja ir pamatā ielikt, tas lai maksimāli vienkāršā veidā iepazīstinātu visus interesantus, kā izveidot jūsu projektu vai kā viņu arī uzturēt tālāk. Pamatprincipi. Ar Web Matrix var veidot jaunus projektus, var pielāgot esošus projektus, un viņus turpat arī publicēt. Viss vienā risinājumā iekšā. Un ja mēs paskatāmies, kas Web Matrixam vēdarā, tad Web Matrix sastāv, kā es jau minēju, ir mazie klucīši. Viens no klucīšiem ir web servers. Šī gadījumā nāk komplektā tāda express versija, kas ir, tā teikt, tāds mazs bērns, bet kurš māks nākotnē, piemēram, ja jūsu projekts pārtop par kaut ko lielāku, tikt pārnests uz jau nopietnākiem dzelžiem, uz nopietnākiem risinājumiem. Principā, jums ir pilnvērtīgs webservers, bet ar to precīzi to funkcionalitāti, kas ir vajadzīga, lai iesāktu. Lai kaut kādu ideju savu realizētu, un pēc tam jau viņu, kā teikt, audzināt augšā, kad tas prasības mainās, resursus noslodzes tā tālāk. Tālāk, nākamā lieta ir datubāze. Jūs saņemat komplektā SQL Server Compact Edition 4, kas ir arī tāda
precīzi tāda situācija kā ar Expressi webserverim. Šī datubāze arī domāta tādam sākumam, kad jums ir mazas slodzes, bet ir jāuzglabā dati, bet kad jums rodās vajadzība uzaudzēt tos resursus, lai tas viss ātrāk strādā, liela datu apjoma, tad tur ir arī migrācijas iespējas. Un nākošais klucīts ir izstrādes rīks. Tas viss tiek apvienots zin, tādu smuku izskata rīku, kurš māk strādāt gan ar web serveri, gan ar datubāzi, gan ar web lapām. Tā. Un, ja mēs tā funkcionāli ātri pārskatām, es tikai te norādīju tikai pašus svarīgākos momentus, kurus es arī apskatīšu tūlīt pat nākošajā slaidā. Bet kā mēs redzam, tad te principā tiek aizskarti visi izstrādes un arī atbalsta momenti, kur ir svarīgi uzņēmējiem arī, kā tā teikt. Tā ir galerija, izstrādes rīks, datu pārvaldība, publicēšana un analītika. Analītika droši vien biznesam ir ļoti noderīga. Tātad sāksim ar to, ka mēs uzliekam šo te programmiņu, un mēs neko principā nezinām par web izstrādi, kas tas tāds ir. Mums pavērās viena lieliska iespēja sākt ar to, ka mēs veidojam projektu no kaut kāda šablona. Šī gadījumā tas saucās galerija. Un te tiek pārstāvēti visādi atvērtā koda projekti, kā jau agrāk bija minēts, daudz zina WordPressu. Tad šī gadījumā es varu izvēlēties arī WordPressu un ar dažu minūšu laikā izveidot jau strādājošu projektu, kur ir palaista weblapa, ir izveidot datubāzi, un jums atliek tikai ķerties pie dizaina pielāgošanas vai kaut kādas jūsu idejas realizācijas WordPressā. Ja mēs skatāmies tur saraksts pa kreisi, tad tur tiek pārstāvēti, viss tiek sagrupēts pa sadaļām, atkarībā kāda apgabalā jūsu projekts būs. Nu, piemēram, e-komerce ir arī izdalīta, tāpat ir arī CMS sistēmas, kaut kādi rīki un tā tālāk. Bet šis ir tāds atspērs punkts, ja jums nav nekā vēl, bet jums tā kā vajadzētu realizēt. Te tāpat var redzēt arī īsa apraksts, var pāriet uz mājaslapu, paskatīties informāciju, atsauksmes un tā tālāk. Tas varētu veicināt jūsu izvēles, kā teikt, pieņemšanu. Nākošais slaids. Izstrādes vidi. Mēs, kā jau es minēju, mēs varam veidot projektu no sākuma vai arī integrēt vai uzlabot to, kas jums ir. Tāpat šeit ir pieejams izstrādes rīks, kurš var atvērt gan jūsu lapu, kas jau ir izveidota agrāk, un viņi tur pielabot, kaut ko mainīt, tur pārvaldīt tos failus un tā tālāk. Tāpat ir arī neliels atbalsts visādiem HTML, CSS stiliem un tā tālāk. To viss ērti var pārvaldīt šī pat rīkā. Nākošais datu pārvalde. Kā es minēju, nāk komplektā arī datubāze, līdz ar to ir viena atsevišķa sadaļa, kur mēs varam redzēt šī projekta, aktuālā projekta datubāzi, mainīt tabulas, veikt kaut kādas manipulācijas ar datiem. Viss tas ir pieejams un ir arī atsevišķi izdalīta migrācija. Tad, kad jūs jūtat, ka jums tie dati jāpārnes uz kaut ko kādu nopietnāku risinājumu, uz kaut kādu lielu serveru vai ko, te arī atbalsts šim te gājienam. Publicēšana. Tad, kad mēs jūtam, ka projekts ir nobriedis, lai viņu izvietotu kaut kur publiski uz kādu web servera, ir pieejams ērts tāds ekrāns, ka mēs varam nopublicēt, izmantojot, piemēram, FTP uz attālinātu serveru šo te projektu. Viņš tiks pārkopēts, viss salikts un principā atliek tikai visai tādi nelieli administratīvi darbi. Un noslēgumā ļoti svarīgs moments, kas ir pieminēts biznesā, tad, kā teikt, vārdi Google un Microsoft, Bing, viss. Šī rīkā ir iebūvēts arī Search Engine optimizators, lai jūsu mājaslapu optimāli sagatavot, lai viņu varētu meklēt ar meklētājiem, lai tas rezultāts jau kaut kādā sākumā būtu tāds optimāls, lai tas meklēšanas
dzinējs viņu kaut kā arī atrod un izved uz meklēšanas rezultātos. Tepat tepat notiek arī analīze visiem jūsu projektu failiem, vai tur ir kaut kādas stilistiskās kļūdas, vai arī kaut kādi saites uz citām lapām nav salauztas, lai tas projekts būtu pēc iespējas kvalitatīvāks, tad, kad jūs jau viņu publicēsiet uz kaut kādu publisku vietni. Līdz ar to arī šī apgabalā ir ļoti nopietns atbalsts jums kā uzņēmējam. Un kāda varētu būt mērķa auditorija šim produktam, ja mēs varam ātri apskatīties, tad viens variants ir, kad man ir nepieciešama mājaslapa, bet man nav ne mazākās nojautas, kā to izdarīt. Ja? Tad ir cilvēki, kas vēlās veidot mājaslapas ātri un efektīvi. Ja? Ir arī tāda kategorija, varbūt arī webdesigneri, kaut kādi uzņēmēji, kuriem tas pārtop par kaut kādu biznesu, vai cilvēki, kas kaut ko jautā nopietnāk, pie tā bišķi nopietnāk pieiet. Un ir vēl viena kategorija. Es esmu profesionāli strādāju komandā pie liela mēroga projektiem. Tātad, ja mēs tagad paskatāmies, tad šīm te pirmām divām kategorijām pilnīgi noteikti der šis te risinājums, jo viņš nenoslogo prātus ar kaut kādu tādu papildu informāciju, kur ir ļoti specifiska un der ļoti, teiksim tā, profesionāļiem, nopietniem cilvēkiem. Un gadījumā, ja jūs jau pārtopat par tādu profesionālu, tad jau tur ir pavisam cits produkts. Bet, kā jau es minēju, šis produkts ir ideāls skolēniem, varētu būt apmācības programmas skolās, jau sagatavot cilvēkus lietām, cilvēkiem, kuriem ir biznesa ideja kaut kāda un ir ierobežots, piemēram, naudas apjoms, bet viņi grib to realizēt, savu sapni. Un arī cilvēkiem, kuriem jau tas pārtop mazliet jau kādā nopietnākā lietā. Varbūt jautājumi? Sadaļā galerijas pie satura vadības sistēmām. Jā. Vai tur ir Drupal un Joomla? Joomla ir noteikti. To es esmu pārbaudījis. Visus produktus neesmu caurskatījis. Viņi ir pietiekami daudz. Šī slaidā tur bija, man liekas, 41 dažāds produkts. Jo tas viss mainās. Tas ir dinamiski. Tur tiek Joomla ir, jā. WordPress, Joomla, tie populārākie droši vien atvērtā koda projekti, kurus var šeit webmatrixā arī pārvaldīt. Tad interfejs ir kādās valodās tikai angļu? Pašlaik angļu valodā tikai. Bet tas nozīmē, teiksim, un arī projektu izvietošana, tas nozīmē, man nevajag uz serveru datubāzi, teiksim, ja es uz kaut kādu hostingu plānu izvēlos, kur nedrīkst, nepiedāvā datubāzes izvietošanas, tad es tik un tā varu viņu pārvietot šo projektu. Šis ir labs jautājums. Ja mēs runājam par, teiksim tā, klasisko kaut kādu Linux, kur ir PHP, tad tur es nevaru jums apgalvot 100%, ka tā ir. Bet ja jūs izmantojat, piemēram, kādu hostingu, kurš izmanto Microsoft ASP.NET vai kaut vai IIS serveri atbalsta 7.5, tad jūs to varat darīt ar šo te datubāzi, kura nāk komplektā, jo tā datubāze, teiksim tā, viņa ir pašnodrošināta, viņa ir visvienā. Tas ir viens fails, viņai ir vēl papildus kaut kādas tur funkcionalitātes, bet tur nav vajadzība nekāda instalācija. Jūs vienkārši pārnesat uz to serveri, un tur viss tā arī notiek. Es atvainojos, mums beidzās